Man sauc Elīna Straume. Es esmu salona L studija īpašniece. Esmu pat arī friziere un vizāžiste. Mani sauc Santis Bukšs, un es esmu Vidzemes augstskolas basketbola komandas menedžeris. Mani sauc Laina Rudolfa, un es esmu fotogrāfa, vismaz mēģinu tādu būt. Un pašlaik arī nodarbojos arī ar dažādu video sižetu veidošanu. Piemēram, pašlaik man tāda aktuālākā lieta varbūt ir projekts sadarbībā ar latviešu zīmolu Eduardo Ketus. Un mēs veidojam sižetus par talantīgiem jauniešiem Latvijā. Mani sauc Dainis Rudens, un es esmu stencilu mākslinieks. Man sauc Ilza Zauša, studēju 4. kursā Tūras gidos, un paralēli es darbojos vides virzienā augstskolas studentu apvienības. Tiešām ļoti priecājos patiesībā, ka ir mums talantīgi jaunieši Latvijā. Mūsdienu jauniešiem es domāju tā, ka mūsdienās viņi ir īstenībā daudz tādi radošāki, daudz interesantāki nekā, piemēram, agrāk. Jaunieši tagad arī vairāk uzdrošinās darīt, vairāk ir gatavi uzņemties. Mūsu jaunieši ir pat ļoti aktīvi un darboties griboši. Ko es esmu sapratusi, ka piemēram mūsdienās ļoti daudziem jauniešiem pietrūkst pacietības. Mēs ļoti visu gribam uzreiz tūlīt un tagad, bet tieši lielās lietas tu var radīt ar ļoti lielu pacietību, jo tādas lielas lietas tā vienkārši ļoti ātri nenotiek. Protams, tur ir veiksme un dažādi citi apstākļi. Daudz vienkāršāk panākt lietas, par ko 90. gados neviens pat nesapņoja, ka tas varētu notikt. Tas viss ir pātrināts tādā, priekš jauniešiem ļoti daudz to veiksmīgi arī izmanto un to redzēt. Tādēļ būtu grūti pateikt, ka jaunieši ir slikti. Ka tas ir tā dīvaini, tā muļķīgi savā ziņā. Nedaudz lielāks ir tas kontrasts starp tiem, kuri nedara, un starp tiem, kuri dara. Es varu ļoti, īstenībā pati tā redzu, ka var ļoti kardināli tos cilvēkus, jaunieši tieši tā iedalīt, ka ir tādi, kuri galīgi tad ne, un ir tādi, kuri tad pa visiem 100 jā. Pazūd tas vidējais slānis kaut kā, bet varbūt tikai man tā liekas. Vienkārši cilvēkiem visvairāk pievelk negatīvās ziņas, un tad viņi tās atcerās. Varbūt tas ir viens no tiem. Principā tas žurnālists, kas to raksta, vairāk vai mazāk arī balstās savu tādu subjektīvo vai kaut kas viņam ir apkārt. Man liekas, mēdījos tā informācija iespējams ir arī paņemta no pāris negatīviem piemēriem. Tas jau nenozīmē, ka tā arī viss ir. Par pozitīviem ziņām, ka cilvēki jau nestāsta tik daudz uz āru, ka viņi varbūt kaut ko dara. Tas ir tā kā kopējs, pieņems, ja tu es darbojos tā kā vidas virzienā, ir kopējs par šo te konkrēto lietu, bet atsevišķi par cilvēkiem, kas to dara, cik daudz viņi iesaistās, kādā līmenī, tas tā tiek mazāk varbūt pastāstīts. Tas lielākais procents no tiem jauniešiem arī sevi varbūt pasniedz tā negatīvi, varbūt bravūrīgi, un kad ir tikai mazāka daļa ir tie, kuri varbūt dara un grib būt aktīvi, un ir tā, ja tas lielākais kopums nospiež to mazāko, tad arī sabiedrības daļai liekas, ka tas lielākais kopums arī sastāda visus jauniešus, ka tā ir tā visu jauniešu masa, kuri visnegatīvie. Tas ir, manuprāt, ļoti subjektīvi, jo visu laiku jau ir bijis, ka vienā brīdī jaunieši var būt ļoti slikti, un tad jaunieši pēkšņi ir ļoti labi. Ja tagad uzrakstītu rakstu, cik jaunieši ir aktīvi, tad visi teikt, ka viņi ir aktīvi. Tas ir tāds aitu bars, manuprāt, vairāk. Ļoti liels spēks ir šiem maziem projektiem. Varbūt ir tie lielie mēdī, bet ir arī daudz jauniešu, kur ir, tāpat kā jums arī, tādi mazāki projekti, blogi un tā. Kad ir caur tiem, ka ir maz, bet viņi ir daudz, un viņi arī tomēr pamaina to sabiedrības viedokli. Es domāju, tas tam arī ir liels spēks.